Vispirms tīri tā vispārīgi neliels īsts ieskats par to, kāda tad ir tā loģistikas loma e-komercijā un konkrēti mūsu marketplace'ā. Pirmkārtām, loģistika jau sen vairs nav tikai preču piegāde. Loģistika ir kaut kas tāds, kas pircējam palīdz pieņemt šo te lēmumu par to, kur veikt pirkumu. Un tāpēc ir jānodrošina ļoti ātri piegādes laiki. Plus, loģistikai ir jābūt ļoti uzticamai, lai pēc iespējas mazāk preces sūtīšanas laikā tiek pazaudētas. Šie divi arī ir iemesli, kāpēc mēs esam veikuši izmaiņas iepriekšējā mēneša laikā, pārējot no cross-docking loģistikas uz courier cross-docking loģistiku. Ja agrāk tātad preces pārsvarā visi veda pie mums uz krasta ielu, piegādēm tālāk pa Baltiju un Somiju, tad šobrīd Baltijas pirkumiem preces tiek vēstas pa taisno mūsu loģistikas partneriem. Tādā veidā mēs izslēdzam sevi no šīs loģistikas ķēdes un kopumā pirkumi tiek piegādāti ātrāk pircējiem. Tāda ir mūsu vīzija. Un otrs, ja preces neiziet caur mūsu noliktavu, ir krietni samazināts iespējas, ka preces piegādes laikā tiek pazaudētas. Tas ir tas iemesls, kāpēc ir pārmaiņas. Un viena lieta, ko es piebildīšu pastarpināti, esmu ievērojis, ka itin bieži pārdevēji norāda ilgākus piegādes termiņus ar domu, ja būs ātrāk labi, bet principā liek ar diezgan lielām rezervēm. Es teikšu, veiksme e-komercijā mūsu platformā ir tad atnāk, ja jūs norādat precīzus piegādes laikus, jo ātrāk būs piegādes laiki, jo vairāk būs arī pirkumi. Jā, tas ir no manīm tāds ieteikums. Vēl, kas ir otrais punkts par loģistiku, saņemšanas ērtums ir svarīgs. E-komercijā ir svarīgi nodrošināt piegādes pircējiem ērtos veidos. Ko mēs redzam Baltijas valstīs, pircējiem ērts veids ir pakomāts. Pircējam gana ērts veids ir arī kurjeru piegāde uz viņa norādītajām adresēm. Trešais veids, kas pircējam joprojām ļoti patīk, tā ir iespēja preces saņemt bez maksas, bez piegādes maksas. Tātad, ja? Un domājot par piegādēm, mēs vienkārši vēlāk runāsim nedaudz par tiešajām piegādēm pircējiem, kad netiek izmantot mūsu loģistika, ir kļūda nodrošināt, piemēram, tikai kurjeru piegādes un nenodrošināt pakomātus. Ja? Ir jādomā nevis tikai par savām ērtībām, bet arī par pircēju ērtībām, jo tas noteiks to, vai pircējs pie jums veiks pirkums. Domājot par loģistiku, svarīgi ir tāds punkts ļoti būtisks, kādas ir izmaksas pircējam. Lai ilustrētu, pastāstīšu faktu, vēl pavisam nesen mums 220 Latvijā bija 4 preču saņemšanas punkti, jeb mūsu veikali, un tā bija Liepāja, Daugavpils un 2 veikali Rīgā. Un teorētiski mēs nosedzam diezgan mazu Latvijas un Rīgas daļu, bet tomēr aptuveni 40% pasūtījumu tika izņemti šajos te veikalos. Ja? Un kāpēc veikalos? Pircēji iemīļojuši, tāpēc, ka veikalos preces iespējams saņem bez piegādes maksas. Šo faktu dar ņemt vērā. Mēs, pielāgojoties šī brīža jaunajai situācijai, kas vispār šobrīd valda tirgu, esam gājuši vēl tālāk un sapratuši, ka nav nepieciešams uzturēt savus veikalus, mums efektīvāk ir nodrošināt bezmaksas piegādes pircējiem, un šobrīd mēs to darām Igaunijā un Latvijā. Ja pirkums ir virs 20 eiro, mēs nodrošinām bezmaksas piegādes pircējiem. Ceturtais punkts, par ko nekādā gadījumā nedrīkst aizmirst, ir, cik tad šī loģistika izmaksā preču pārdevējiem. Jo mēs varam nodrošināt fantastisku ātrumu, visas iespējamās preču saņemšanas vietas, lai pircējiem tas ir pa brīvu. Jautājums, cik tas izmaksās preces pārdevējam. Un šis ir arī iemesls, kāpēc gana daudzi marketplace pārdevēji izvēlas loģistikai nevis mūsu loģistiku, bet izvēlas paši organizēt piegādes, tā saucamās tiešās piegādes. Par to pastāstīs detalizēt man kolēģi Jevgenija vienā no tālākiem slaidiem, bet šajā modelī, kad pārdevēji paši organizē piegādes, pircēji nosedz daļu vai pat visas piegādes izmaksas.
Ja tiek izmantot mūsu loģistika, tad savukārt jums nākas par to, jebkurā gadījumā maksāt mums. Jā, iesim uz priekšu. Tātad šeit ir tie dažādie piegādes veidi, loģistikas veidi, kas marketplace'ā eksistē. Pirmais ir, es liku gan latviešu, gan angļu valodā, jo mēs savā iekšienē izmantojam pārsvarā angļu valodā, ņemot vērā, ka mēs strādājam Baltijā un Somijā, un tā mūsu iekšējā komunikācija notiek angļu valodā. Tātad pirmais ir mūsu grupas, PHH grupas organizētās piegādes pircējiem, Courier Cross Docking, un šobrīd tas ir tikai Baltijas pirkumiem. Tas nozīmē, ka preču loģistiku organizējam mēs, jūs nogādājiet preces Omnivai Itellai šobrīd Latvijā, un mēs veicam tālāko piegādi pircējiem Baltijā. Precīzāk, loģistikas partneri veic šo piegādi. Otrs veids ir arī mūsu organizēts piegādes, ļoti līdzīgs modelis kā Courier Cross Dockingam, tas ir Cross Dockings, kad jūs preces vedat pie mums uz Rīgā, uz Krasta ielu 52, mēs veicam piegādes tālāk pircējiem ar loģistikas partneru palīdzību. Tas šobrīd ir spēkā Somijas pirkumiem tikai un vienīgi Somijas. Trešais modelis - jūsu paša organizēta loģistika, tiešās piegādes pircējiem, Direct Delivery, jeb DD. Un ceturtais, ko Latvijas pārdevēji izmanto vismazāk, kāpēc un kādas ir tās iespējas, arī man kolēģi Evgenija vēlāk pastāstīs, tā ir preču uzglabāšana PHH grupu noliktavā Lietuvā, Fulfillment by Tigū. Jā, tātad šodienas tas, kāpēc mēs nolēmām rīkot webināru, jo esam pārgājuši uz Courier Cross Docking, tātad šis te loģistikas modelis attiecas tikai uz pirkumiem, kas veikti Baltijas valstīs, ne Somijas. Somija ir procesā, mēs ļoti ceram, ka varēsim pieslēgt varbūt pat šajā gadā arī Somijas pirkumiem, bet tomēr tā realistiski izskatās, tā varētu būt nākamā gada pirmā puse, kad arī Somijas pirkumiem tiks pieslēgt šī metode. Un tātad šajā modelī jums ir preces jāpiegādā pa tiešo Omnivai un Itellai. Un pie katra pasūtījuma jūs varat redzēt, es domāju, tā jau visiem tas ir skaidrs, bet pie katra pasūtījuma šeit varat redzēt, tas no PMP sistēmas ir ekrāns šāviņš, kur ir rakstīts zem ieņēmumiem, zem naudas ir rakstīts sūtījumi. Šis ir Courier Cross Docking pasūtījums. Tas nav jānogādā PHH noliktavā un ir links uz visiem noteikumiem. Manuprāt, noteikumi ir uzrakstīti diezgan skaidri, bet tas ir loģiski, man tā liekas, jo es ikdienā ar šiem jautājumiem strādāju jau pāris mēnešus. Ja jums tomēr nav kas skaidrs, lasiet vēlreiz vai PMP sistēmā sadaļā kontaktās, uzrakstiet konkrētu skaidru jautājumu, kas tieši jums nav skaidrs, mūsu helpdesk kolēģi jums palīdzēs. Jo konkrētāks būs jūsu jautājums, jo konkrētāka būs atbilde. Ja jautājums būs tāds, viss ir slikti, es nekā nesaprotu, tad man grūti iedomāties, kā mani kolēģi varētu jums palīdzēt. Bet ja jautājums ir tāds, hei, sistēmā jums ir minēts, ka uz Omnivu var vest, piemēram, tikai 10 vai 15 pasūtījumus uz termināli, kas notiks, ja es vienu gribēšu aizvest terminālu. Tad arī mani kolēģi varēs atbildēt ļoti konkrēti un precīzi jums šo jautājumu. Pakomāta izmantošana jaunajā loģistikas modelī šobrīd ir pieejama tikai Omnivai. Tas nozīmē, ka visi pasūtījumi, kas ienāk šajā loģistikā, sadalās divās daļās. Vieni, kuriem ir Itellas uzlīmes, jums ir jāved uz Itellas termināli, kas atrodas Mārupē. PMP sistēmā ir pieejams ļoti skaidrs instrukcijas, pie kuriem vārtiem ir jāiet, kādas pogas jāzvana, pie kādām durvīm jāklauvē, lai to izdarītu. Bet Omnivai jūs varat likt sūtījumus pakomātos un jūs varat veikt piegādes uz viņu termināli. Labā lieta ir tāda, ka Itellas un Omnivas termināļi atrodas vienā adresē, Mārupē, bet jums ir jāizved uz katru termināli atsevišķi. Mums nesen bija gadījums, kad ņemot vērā, ka adrese ir viena, mums viens pārdevējs aizveda Itellas pasūtījums pie Omnivas, un tad viņi brīnījās, kāpēc tad viens loģistikas partners nevar aizvest otram. Tas nav viņa pienākums, viņi to nedara, un jums pašiem nāksies vien braukt un pārvest no vienas adreses uz otru, lai arī tas atrodas turpat līdzās.
Jā. Kā veikt piegādes uz termināli? PMP sistēmā ir visi instrukcijas, kura atrast, jūs aizbraucat tur, nolietojat savus paciņas, pārliecināties, ka šie te loģistikas partneri noskenē paciņas, jo tas ir tas veids, kā jūs varat pēc tam pierādīt, ka jūs tās paciņas esat apdevuši. Ja agrāk Krastaielā mēs parakstījām pieņemšanas nodošanas aktus, kas jums kalpoja kā pierādījums, ka paciņas ir nodotas, tad šobrīd Omniva un Tella, es domāju, neviens no viņiem nekādus aktus neparakstīs. Bet, ja noskanēta paciņa, tā tad ir veikta piegāde. Sistēmā šobrīd jūs varat redzēt arī to, ka ir Unisend adrese norādīta, bet Unisend šobrīd Latvijas pārdevējiem vēl nav pieslēgts, šādi te labeli neģenerējas. Ja, tāpēc, kāpēc sistēmā tas ir? Tāpēc, ka Lietuvas pārdevēji to var izmantot, un mēs paredzam, ka nākamajā gadā arī Latvijā mēs pieslēgsim Unisendu. Būtiska lieta ir par piegādes termiņiem. Ja šobrīd jūs esat pieslēgti Courier Cross-Docking sistēmai, loģistikas metodei, bet redzat, ka jūsu precēm uzrādās būtiski garāki termiņi, tas tā ir. Šobrīd, kamēr mēs esam vēl pārējas fāzē, kamēr mēs šo projektu pilnībā pieslēdzam, tikmēr no mūsu puses ir uzlikti garāki piegādes termiņi tieši Courier Cross-Docking piegādēm. Iemesls pavisam vienkāršs, sistēma vēl nedarbojas perfekti, un ja mēs nokavēsim kā uzņēmums, piemēram, 100 pasūtījums dienā, piemēram, 500 000 piegādes, varat iedomāties, kas notiks mūsu klientu apkalpošanā, kas notiks ar sūdzības LV, iespējams pat beztabū, un mums tas nav nepieciešams, tāpēc ir uzlikta rezerve. Bet šo rezervi mēs noņemsim nost, līdz ko visas problēmas būs atrisinātas. Jā. Par pieņemšanas nodošanas aktiem jau arī pastāstīju. Būtiska lieta, mēs arī šobrīd esam procesā, kad notiek preču atgriešanas procesa izmaiņas. Tātad, ja agrāk bija tā, ka pircēji preces nesa atpakaļ uz 220 veikaliem, vai Igaunijā Kaup24 uz Pigū veikaliem, principā nodeva mums, un mēs apstrādājām atgriešanas, tad šobrīd mēs aizvien vairāk pircējus sūtam pie jums pa taisno, lai viņi atgriež preces jums kā preču pārdevējam, un tad jūs veicat darbības, lai notiktu naudas atgriešana pircējiem. Kāpēc ir šādas izmaiņas? No sākuma var likties varbūt kādam neērti, bet patiesībā šīs izmaiņas ir super efektīvas un ļoti, ļoti nepieciešamas. Nereti mums pārdevēji sūdzējušies ir, ka mēs veikalos pieņemam preces atpakaļ, kuras ir salauztas, kurām ir bojāti iepakojumi. Un tad jautājums ir, kāpēc jūs veikalos pieņemat šīs preces atpakaļ? Man atbilde vienmēr ir bijusi, mēs neesam preču pārdevēji, mēs nevaram novērtēt jūsu precēm, kādā stāvoklī viņi atgriezt. Ja pircējs atgriež preci pa taisno jums, jūs uzreiz varat novērtēt stāvokli, iespējams izrunāt kaut kādas konflikta situācijas, domstarpības ar pircēju patiešo, un mēs šādi ietaupam laiku plus resursus, jo jūs varat patiešo tad ar pircēju, piemēram, uz vietas izrunāt, ja viņš uz vietas arī to atgriež. Ja, krietni efektīvāks process. Bet ko darīt, ja pircējs pie jums aiziet, bet sistēmā vēl nav uzrādījies incidents, ka notiek kaut kāda atgriešana? Šeit ir pārdevēja akadēmijā pie instrukcijām, ir pārdevēja akadēmija instrukcijas atgriešanas un sadaļa, kā rīkoties, ja ir saņemta atgriešana, bet sistēmā nav iesniegta deklarācija. Tātad, ja pircējs jums atgriež preci, bet incidents nav atvēries no mūsu puses, izlasiet šo instrukciju, jums ir jāuztaisa tātad incidents un tālāk arī sekojiet visām instrukcijām. Ja kas nav skaidrs, Helpdesk jums palīdzēs sadaļā PMP sadaļā sazināties ar mums, izskaidros, bet sāciet ar to, ka izlasiet instrukciju. Jā, un nedaudz tā atkāpjoties no tādām tehniskām detaļām, kā kaut ko veikt, pastāstīšu par ieguviem, izaicinājumiem, par šo te loģistikas sistēmu, kādi ir tie galvenie ieguvumi, ja mēs šo loģistikas sistēmu izmantojam, Courier Cross-Docking. Pirmkārtām, es redzu pats būtiskākais punkts. Tā ir bezmaksas iegāde pircējiem.
Lietuvā ļoti plašs ir mūsu veikalu pārklājums, kur pircējs saņem preces bez samaksas. Un Latvijā un Igaunijā tā ir bezmaksas piegāde pircējiem, ja viņi pērk jūsu preces vismaz 20 eiro vērtībā. Un pircējiem tas ir ļoti nopietns stimuls izvēlēties tieši jūsu preces. Vēl viena būtiska lieta. Mēs rīkojam kampaņas ik pa laikam, regulāri, bieži, kurās mēs nodrošinām pircējiem bezmaksas preču saņemšanu. Un, ja loģistiku organizējat jūs paši, jeb direct delivery tiešās piegādes, tad mēs jūs šādās kampaņās, kuri bezmaksas piegādi nevarēsim iekļaut, tad jūs paši varat vienīgais paši uz savu rēķinu nodrošināt bezmaksas piegādes. Tāpēc bezmaksas piegādes pircējiem pats būtiskākais punkts, manuprāt, kāpēc viņas veicina jūsu preču pirkšanu. Vēl viens būtisks iegūms, ja tiek izmantot mūsu loģistika, pasūtījumiem statusi mainās automātiski sistēmā. Jums nav pašiem jāklikšķina tajā brīdī, kad pircējs izņēmis preci no pakomāta, jums nav jāklikšķina mūsu sistēmā completed status. Tas ir būtiski, jo jūs ietaupat savus resursus. Vēl viena lieta, varbūt mazāka, bet tomēr nav obligāti nepieciešama līguma ar loģistikas uzņēmumiem. Ja jūs, piemēram, paši varat preces nogādāt mūsu loģistikas partneriem, jums nevajag nekādas līguma saistības ar loģistikas partneriem, jums ir līgums ar mums, un mūsu līgumā ir ierakstīts, ka mēs daļu no saviem pienākumiem un tiesībām varam nodot trešajām pusēm, un šajā gadījumā trešās puses ir loģistikas uzņēmumi, kas izpilda preču piegādes pienākumu. Ja? Tāpēc jums nekāda līguma ar viņiem nav nepieciešama. Es teiktu, tie iegūmi, bet ja skatās vēl plašāk, pircējs iegūst, jūs nogādājat preci Omni vai Tellai, pircējs saņem preces visā Baltijā, visos populārākajos preču saņemšanas punktos un veidos. Tas ir ļoti liels iegūms, un nekāda līguma jums nav nepieciešama atsevišķi. Tas, kas ir tie izaicinājumi, ar kuriem savukārt saskarās kurjeru cross-docking loģistika, pirmais ir loģistikas izmaksu ietekme uz rentabilitāti. Ir pārdevēji, kurus tas skar mazāk, ir tādi, kurus tas skar vairāk. Ja, piemēram, jūs tirgojat, kā piemērs, pildspalva. Pildspalva, cik viņa, piemēram, viņa maksā 1 eiro. Ja jūs gribat tirgot šo vienu pašu pildspalvu un loģistika jums izmaksā 1,60 eiro, tad ir pavisam skaidrs, ka jums nav izdevīgi šo pildspalvu tirgot šajā loģistikā. Labi, jūs uztaisat komplektu 3 pildspalvas, 3 eiro. Jūs samaksāsiet 1,65 eiro par loģistiku, vēl kaut kāds iepakojums kaut ko maksā, un kopumā tātad loģistikas izmaksas sastādīs ievērojamu daļu no tā, ko jūs saņemat par šīs preces tirdzniecību. Ja jūs izmantojat tiešo loģistiku, situācija atšķirās. Un otrs, kas izaicinājums var būt, ja jums ir maz pasūtījumi un jums nav gluži tā, ka jūs atrodaties Mārupē blakus Tellai un Omnivai, un jums ir dārga šī piegāde uz Mārupi, pasūtījumi ir maz, tad, protams, jums diezgan liela daļa no izmaksām sastādīs tas, kā jūs šo preci nogādājat uz to Mārupi. Piemēram, ja jums jānogādā viens pasūtījums Tellai, viens Omnivai, mani māc bažas, ka šī loģistika jums būs pārāk dārga. Un tad varbūt ir vērts apsvērt tiešās piegādes. Atlasīju 3 tādus punktus par to, tādi domāšanai jautājumi ir, vai šī loģistika jums der. Ja jūs cīnaties par buybox pozīciju, tad pastāv iespēja, ka šī loģistika jums neder. Piemēram, ja ir šo te pildspalvu tirgo 4 pārdevēji, 3 no viņiem izmanto kurjeru cross-dockingu, vienam ir tiešās piegādes. Ar tiešajām piegādēm iespējams ir nosegt vai vismaz daļai vai pilnībā loģistikas izmaksas. Un ja pārdevējiem izdodas to izdarīt, viņš var precei uzlikt labāku cenu, jo viņa izmaksas ir zemākas, ja izmanto tiešo piegādi. Līdz ar to tādām lētām precēm, kur ir smaga cīņa par buyboxu, vai pat nevar būt lētām, bet tādām, kas ir maza izmēra un liela konkurence, ļoti iespējams, ka šī loģistika nebūs pati labākā. No otras puses, pircējiem patīk iespēja bez maksas saņemt preci, lai nav jāmaksā par piegādi. Ja? Tāpēc nekad nav tādas viennozīmīgas atbildes.
Šī loģistika jums nederēs arī tad, ja jūs pārdodat viegli plīstošas, liela izmēra smagas preces, piemēram, mēbeles, spoguļi, izlietnes, toaletspodi. Šīs preces mēs savā loģistikā nevēlamies pārvedāt, jo tur ir ļoti liela riski. Tāpēc jums jāorganizē piegādes patiešo. Un tas arī jau sasaucas, ko es iepriekš teicu, ja pārdodiet ļoti lētas preces. Šī loģistika, ja vien jūs neveidojat kaut kādus produktu komplektus, netirgojat 10 pildspalvas, nevis vienu, visticamāk jums nebūs izdevīga. Pavisam īsts slaids par loģistiku, kas agrāk tika izmantota Baltijas valstīs, šobrīd tikai Somijā pieminu, tāpēc, lai jūs zinātu, tad Somijā mēs izmantojam joprojām cross-dockingu, kad attiec tikai uz pirkumiem, kas Somijā tiek veikti. Preces jūs piegādājat mūsu loģistikas punktu Rīgā, Krastielā 52, un mēs veicam tālākās piegādes pircējiem. Jā, šobrīd mēs pārējām uz slaidiem par tiešajām piegādēm un fulfillmentu. Došu vārdu savai kolēģei Jevgenijai. Jevgenija, tev jā. Labdien visiem! Paldies, Kārli, par detalizētu prezentāciju. Es ceru, ka dzirdat mani labi. Un tagad ceru, ka visiem viss ir skaidrs par kurjeru cross-dock loģistiku. Ja kaut kas nav skaidrs, jautājumi paliek, tad droši varat uzdot tos čatā. Mēs atbildēsim pēc prezentācijas. Un tālāk mēs paskatīsimies uz direct delivery loģistiku, tiešām piegādam pircējiem, ar ko tas atšķirās no kurjeru cross-dock, un kāda ir tā būtība. Tātad direct delivery loģistika ir alternatīva kurjeru cross-dock loģistikai, un kā Kārli jau minēja, Latvijas pārdevēji var piegādāt pasūtījumus patiešo klientiem Baltijā un Somijā. Tātad piegāde ir iespējama ar Omniva, DPD, Unisend pakamātiem un jebkura kurjera palīdzību. Kādas ir prasības, lai izmantotu šo loģistikas veidu? Jums ir obligāti nepieciešams līgums ar Omniva, DPD vai Unisend, un te ir tā atšķirība no kurjera cross-dock. Līgumam ir jābūt obligāti, lai nodrošinātu tiešas piegādes. Vēl viena atšķirība un ļoti svarīgs moments, ka piegādes uzlīmes ģenerē pārdevējs. Tas nozīmē, ka kopā ar pasūtījumu jūs saņemsiet arī pilnu informāciju par klientu. Vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasts, pakamāta nosaukums, adrese. Un jums būs jāizveido piegādes uzlīme un jāsapako prece un jānosūta klientam patiešu. Kas vēl ir svarīgi? Piegādes stundas, ko jūs parasti nododat XML, API, Google Sheet tabuliņā, ir obligāti jānorāda līdz klientam. Te ir arī atšķirība no kurjeru cross-dock, kur jūs norādat piegādes stundas līdz kurjeram. Šeit ir ļoti svarīgi norādīt, cik dienu laika jūs varat piegādāt preci gala klientam. Preču atgriešana ir jāreģistrē PMP sistēmā, un šeit ir tāds pats process kā kurjeru cross-dock loģistikai. Saņemot preci, jums ir jāatrod pasūtījums, jāizveido product return, preces atgriešana un jāapstiprina naudas atgriešana, vai neapstiprināt, ja ir kaut kādas problēmas ar preci, tad tajā gadījumā ir jāsazinās ar kontaktas sadaļā ar helpdesk speciālistiem un jāizskaidro, kas ir noticis ar šo pasūtījumu. Vēl ir jāņem vērā, ka ir jāseko līdzi pasūtījumu statusiem, lai visi pasūtījumi saņem statusu izpildīts vai completed. Mūsu sistēma ir veikta automātiska integrācija ar visiem Omniva, DPD, Unisend kurjeriem, bet tomēr, veidojot piegādes uzlīmes paši, jums būs jāliek tracking numuru vai izsekošanas numuru mūsu sistēmā pie katra pasūtījuma un arī sekot līdzi, lai statusi mainās uz izpildīts, completed. Jo no šī statusa jūs arī saņemsiet apmaksu par precēm. Tas arī ir ļoti svarīgi. Tālāk. Lūdzu, pārstāvēt.
Kādi varētu būt jūsu ieguvumi gadījumā, ja izmantosiet direct delivery loģistiku? Tad, kā Kārli jau minēja, ka pircēji daļēji vai pilnībā kompensē piegādes izmaksas. Tas nozīmē, ka klienti maksā par piegādi līdz pakamātām vai par piegādi uz mājām. Visas cenas un izmaksas, ko maksā klienti, ir norādīts mūsu mājaslapas 220, Pigu un Kāpu 24. To var viegli pārbaudīt piegādes sadaļā. Kopā ar to nebūs jāmaksā nekāda mūsu loģistikas maksa, kas šobrīd ir €60 vai €70. Kas ir svarīgi un lieliski, ka palielinās piegādes ātrums. Un, protams, tas var sekmēt vairāk pirkumu, ja jūs varat nogādāt preci ļoti ātri, piemēram, 3 dienu laikā, būs arī iespēja saņemt tādu speciālu zīmīti katrai preci ātrā piegāde. Un mēs zinām, ka klienti izmanto šo ātrā piegādi filtru mūsu mājaslapā, lai atfiltrētu tas preces ar ātro piegādi, ja, un arī izvēlēties preces un iegādāties. Ja. Arī lielāka iespēja uzvarēt buybox pozīcijas, ja jūsu precēm ir vairāki pārdevēji, ja, un jūs varat piegādāt ātri, tā ir ļoti lieliska iespēja, kā konkurēt. Tātad, kādas ir opcijas? Katrā valstī jums ir iespēja izvēlēties piegādi uz mājām ar jebkuru jūsu kurjeru vai jūsu darbinieku palīdzību, ja, un jūs varat šo veidu arī pieslēgt. No pakamātiem Latvija un Igaunija ir pieejami DPD pakamāts un Omniva pakamāts. Lietuva, tā ir Omniva un Unisent, un Unisent tas ir Lietuvas pasts. Un Somijā Postī pakamāti. Postī pakamāti tā ir Itella un Unisent Lietuvas pasts. Un tātad, ja jūs vēlaties nodrošināt jūsu klientiem visas iespējamas piegādes veidus, tad ir jābūt līgumiem ar katru no kurjeriem. Ja? Tas ir svarīgi atcerēties, un pirms jūs vēlaties pārslēgties uz šo loģistikas veidu, ir jāizvērtē arī, kādas cenas jūs saņemsiet kopā ar preci, arī par piegādi. Vai tas ir izdevīgi, piemēram, sūtot no Latvijas uz Igauniju, ja, vai tā cena jūs apmierinā. Tālāk ir par izaicinājumiem. Tad pārdevējam pašam ir jāģenerē piegādes etiķetes. Ir jāatcerās, ka, ja jums nav kaut kāda automatizācija, API vai baselink, ir, piemēram, integrācija, jums būs pašiem jāģenerē piegādes etiķetes un jāpievieno izsekošanas numurus mūsu sistēmai katram pasūtījumam, un tas ir papildus darbs, iespējams, ka manuālais darbs, jā, bet tas arī viss ir iespējams, bet vienkārši ir jāatcerās. Kas vēl? Pircējiem nebūs pieejama apmaksa preču saņemšanas brīdī. Tas saucamais cash on delivery. Ja? Un mēs zinām, ka daudzi pārdevēji izvēlās šo opciju, patīk maksāt ar pēcapmaksu, saņemot preci, bet direct delivery loģistikā šī opcija nebūs pieejama. No vienas puses tas ir ļoti labi, to, ko mēs vēlamies, saņemt tikai nopietnus priekš apmaksātus pasūtījumus, bet ir ļoti svarīgi sekot līdzi, ja, piemēram, jūs pārslēdzaties un redzat, ka ir nokrities pasūtījumu apjoms. Varbūt tas ir iemesls, jā, tāpēc ir tajā brīdī, kad jūs pārslēdzaties, ir svarīgi šo te atcerēties un sekot līdzi, vai nesamazinās pārdošanas apjoms. Arī pircējiem nebūs iespējama bezmaksas saņemšana PHH grupas veikalos un pakamātos. Un tur ir tā atšķirība no Courier Cross Dock loģistikas, kur mēs paši nodrošinām preču pasūtījumu izsniegšanu mūsu veikalos bez maksas, un arī pasūtījumiem virs €20
ir iespēja Latvijā un Igaunijā saņemt preci bez maksas pakamātā. Un šī opcija ir ļoti populāra un nav pieejama direct delivery loģistikai, tāpēc svarīgi atcerēties. Un sava loģistika bezmaksas saņemšanu jūs, kādā veidā jūs varat nodrošināt. Tikai tad, ja piegādes cenu varat iekļaut preces cenā. Vai tā preces cena pēc tam būs konkurētspējīga, tas ir jautājums jums. Un šis jautājums arī ir jāizvērtē pirms jūs vēlaties mainīt loģistikas veidu. Kā pieteikties direct delivery loģistikai? Ļoti vienkārši, ja jums ir personīgais menedžeris, tad droši var sazināties ar menedžeri vai arī uzrakstīt mums ziņu kontaktās sadaļā PMP sistēmā, un mēs atbildēsim, sazināsimies, izskaidrosim, kādas ir jūsu opcijas. Ja vienīgi mums uzreiz ir jautājums, atbildēsim, vai, ja izvēlās tiešo piegādi, vai līgums vajadzīgs gan ar Omnivu, gan ar DPD, gan ar kurjeru, vai nē? Jā, protams, ja jūs vēlaties nodrošināt klientiem gan Omniva, gan DPD pakamātu, gan piegādi uz mājām, tad ir jābūt līgumiem ar Omnivu un DPD, bet tajā laikā jūs varat, ja jūs, piemēram, sadarbojaties tikai ar Omnivu un jums ir ļoti labas cenas piegādēji visā Baltijā, jūs varat izmantot un pieslēgt tikai Omniva pakamātus. Kā arī ar piegādi uz mājām. Ja jūsu visas preces der pakamātiem un nav obligāti pieslēgt piegādi uz mājām, ja, un jūs varat izmantot, sūtīt preces tikai ar pakamātiem. Ceru, ka atbildēju. Nākamais slaids, lūdzu. Vēl viena alternatīva - fulfillment loģistika, preču uzglabāšana PHH grupu noliktavā Lietuvā. Un šī loģistikas metode var būt kā alternatīva courier cross-dock un direct delivery loģistikai, bet ir ļoti svarīgi, ka var kombinēt fulfillment loģistiku kopā ar courier cross-dock vai direct delivery. Ko šis pakalpojums nozīmē? Pakalpojums fulfillment by PIGU, protams, ir iespēja attīstīt, veicināt jūsu biznesu, uzticēt jūsu pasūtījumu apstrādi mūsu noliktavai. Tas var palīdzēt atbrīvot jūsu rokas, jūsu darbiniekus un ieguldīt šo laika resursu jūsu biznesa attīstībā. Kā tas process notiek tehniski? Pārdevējs piegādā preci uz PIGU noliktavu vai PHH noliktavu. PIGU noliktava pieņem preces glabāšanai un saņemot pasūtījumu atlasa, iepako un nosūta klienta. Tad visus šos pasūtījumus pārvalda PHH noliktavā, tāpēc arī pakalpojums saucas fulfillment by PIGU. Jums nekas nebūs jādara. Jūs varat sekot līdz tiem FBP pasūtījumiem un rūpēties par krājumu papildināšanu. Nākamais slaids, lūdzu. Kādi ir ieguvumi? Pirmkārt, uzsākot fulfillment vai PIGU loģistikas modeli, jūs saņemsiet 100% atlaides 60 dienām visiem standarta fulfillment pakalpojumiem. Tā ir pieņemšana, uzglabāšana, izsūtīšana klientiem. Tad jums būs opcija izmēģināt šo pakalpojumu un saprast, vai tas jums der, patīk, izdevīgi. Mēs varam nodrošināt bezmaksas loģistiku no Rīgas noliktavas uz Viļņas noliktavu, un tas ir ļoti būtisks ieguvums, ja jūsu apjomi ir lieli un jūs piegādājat preces uz paletēm vai fūrām, tad ir svarīgi, ka jūs varat nogādāt tikai uz mūsu Rīgas noliktavu, kurā atrodas Krasta iela 52, un mēs paši bez maksas nogādāsim uz Lietuvu, uz Viļņas noliktavu. Jūsu preces saņem tādu zīmīti izņemiet rīt. Tas nozīmē, ka pasūtījumi tiks apstrādāti ļoti ātri
Un arī ir svarīgi, ka tās preces ieņem augstākas pozīcijas mūsu mājaslapas un visas promo kampaņās. Tas arī svarīgi, ja jūs vēlaties pārdot vairāk, palīdzēt jūsu precēm ieņemt augstākas pozīcijas un būt redzamiem mājaslapā. Šis pakalpojums ir noteikti jāizvērtē. Tātad, kādas ir prasības? Pārdevējam ir jānoslēdz papildus līgums par fulfillment pakalpojumiem. Tas ir atrodams PMP sistēma, kā arī visa papildus informācija. Latvijas uzņēmumam ir jāiegūst Lietuvas PVN numurs un jāreģistrējas OSS nodokļu režīmam. Kāpēc ir jāiegūst Lietuvas PVN numurs? Kā jau minējām, visa prece glabājas Lietuvas noliktavā. Tas nozīmē, ka darījuma valsts būs Lietuva. Tāpēc arī visiem Latvijas un arī Igauņu uzņēmumiem ir jāiegūst Lietuvas PVN numurs, lai tirgotu no fulfillment noliktavas. Un arī OSS reģistrācija ir nepieciešama, to var iegūst ļoti viegli. Un palīdzība ar PVN numuru ir arī partneri. Ir arī partneru kontakti PMP sistēma, kuri var palīdzēt saņemt šo Lietuvas PVN reģistrāciju. Vēl svarīgi, ka izvēlētas preces ir jānogādā uz 220 loģistikas punktu, to es jau minēju, Krasta iela 52 Rīgā, vai nu arī uz Viļņas noliktavu patiešo. Ja jums ir izdevīgi, ērti, arī droši var sūtīt patieši uz Viļņu. Visam precēm ir jābūt mārķētam ar svītru kodiem un jāatbilst noteiktiem iepakošanas standartiem. Kādi ir ierobežojumi? Pakalpojumu nedrīkst izmantot precēm, kas ir īpaši trauslas, liela gabarīta, piemēram, mēbeles, viegli uzliesmojušas, bīstamas, kaitīgas videi un kuram ir nepieciešama īpaša uzglabāšanas kārtība, piemēram, svaigā pārtika vai medikamenti. Un, tas ir tā. Nākamā lūdzu. Kā pieteikties un kur atrast papildus informāciju un visas cenas par fulfillment loģistiku, PMP sistēmā ir sadaļā Fulfillment by Pigu, un tur jūs redzēsiet aprēķinu, visas cenas un varēsiet arī pieteikties šim pakalpojumam un saņemt papildus konsultāciju. Kā arī, ja jums ir personīgais menedžers, key account menedžers, jūs varat griezties pa tiešo, rakstīt e-pasta, sazināties telefoniski un izrunāt visus jautājumus, kuri ir par šo loģistikas veidu. Tā, tad mēs varam pāriet jau uz tādu noslēdzošo daļu. Te ir apkopoti jautājumi, ko saņēmām no jums anketā, piesakoties webināram. Te bija jautājums par to, kādēļ kurjeru cross-dockingā nepazūd no sadaļas need to send pasūtījumi, kad tiek ievietoti pakomātā. Un mēs ar Jevgeniju runājām, mums tas izskatās pēc varbūt kaut kādas īslaicīgas tehniskas problēmas. Ja notiek šādas lietas, rakstiet lūdzu ziņu PMP sadaļā, sazināties ar mums. Mūsu helpdesk kolēģi paskatīsies un palīdzēs jums saprast. Protams, paiet kaut kāds brīdis, kamēr ir šī datu apmaiņa, bet tam nevajadzētu būt noteikti ilgi. Vēl jautājums, kā sūtīt pakas, kuras neatbilst pakomātu izmēriem. ITELā šādiem nevajadzētu būt šādiem pasūtījumiem vispār. Ja tāds ir, jums ir jāinformē helpdesks, PMP sadaļā sazināties ar mums, jo tad acīm redzot ir bijusi kaut kāda kļūda preču kartiņā, ja ir ļauts pircējiem pasūtīt uz ITELu šādu te preci. Ja neietilpst Omnivas pakomātā, jums ir jāved uz termināli, Omniva veiks tālāko piegādi. Būtiski, ja var gadīties arī tā, ka pircējs, piemēram, pasūta vairākas preces,
un viņa neietilpst vienā tādā, viņa ir pakumātu, bet neietilpst lielā tātad kastē, jums viņi ir jāsadala vairākās kastēs, bet tad ļoti svarīgi ir ģenerēt vairākus sūtīšanas labelus. Ja. Kāpēc ITL sūtījums nevar nosūtīt izmantojot pakumātus? Tas ir tehnisks ierobežojums ITL pusē. Mēs ļoti ceram un strādājam pie tā, lai viņi šo te atrisinātu, jo mēs piekrītam, ka tas būtu daudz ērtāk. Vai sūtījums nedrīkst likt Omnivus pakumātā, ja to skaits ir mazāks par 10 vai 15? Restīvi, vai viņi ir jāved uz termināli. Mums nav ziņas, ka kāds pārdevējs tiktu aizraidīts prom no Omnivus termināļa, ja viņam ir bijis tikai viens sūtījums. Mums tādas ziņas nav. Vai pircēji turpmāk nevarēs saņemt preces DPD paku skapjos Latvijas pasta nodaļās? Vismaz šobrīd ir tā, ka izmantojot kurjeru cross-dockingu viņi nevar saņemt. Skatīsimies, ko nesīs mums nākotne. Vai iespējams, piemēram, Lietuvā izmantot direct delivery, bet Igaunijā kurjeru cross-dockingu? Jā, vienā valstī ir iespējama viena loģistikas metode. Vai nu mūsu loģistika, vai jūsu pašu loģistika, bet kas ir būtiski, abas no šīm loģistikām jūs varat kombinēt ar fulfillment by PIGU. Abas jūs varat kombinēt. Tātad Latvijā sūtam tiešās piegādes, piemēram, tikai ar DPD, Igaunijā izmantojam kurjeru cross-dockingu, mūsējo, Lietuvā tiešās piegādes tikai ar Omnivu un visam vēl fulfillments, ja, kas nāk no mūsu Lietuvas noliktavas. Visu šo te var kombinēt. Un ja kaut kas jums nav skaidrs, nav stulbu jautājumu, jautājiet PMP sadaļā sazināties ar mums, atbildēsim. Ja. Tad, ko darīt, ja viens kurjeru cross-docking pirkums neietilpst vienā pakā kastē, to es jau atbildēju, jāģenerē sistēmā vairāki labeli. Ja jūs uzģenerēsiet vienu labelu un izmantosiet to divām kastēm, pasūtījums, kad nonāks pie Omnivas vai Tellas, tiks automātiski anulēts. Omniva Tella nesties jums pakaļ un nesacīs, hei, jums ir jāuzlīmē divas dažādas uzlīmes. Viņi anulēs šo pasūtījumu un jums tā prece būs jāpaņem atpakaļ, jūs būsiet zaudējuši pirkumu. Tāda ir skarbā realitāte. Jā. Tā, varu precizēt iepakošanas vadlīnijas kurjeru cross-docking gadījumā, etiķešu atrašanas vietas sūtījumu iepakošanai abas etiķetes nevar būt redzams virspusē. Jevgenij, tu redzi šatu? Varbūt tu vari, Edgars, mums ir uzdevis jautājumu. Abām etiķetei jābūt ir redzamai. Vai tāda konkrēta vieta ir, kurā vajadzētu likt šo te etiķeti? Es tā nezinu, bet viņai jābūt tā, lai pircējs var saprast, kur viņa ir. Jā. Jā, es atvainojos par troksni. Varbūt jautājums ir par to, ja sūtījumu piegādā cits kurjers, tad jums ir, jūs sagatavojat kurjeru cross-dock sūtījumu, uzlīmējat piegādes etiķeti un papildus liekat maisiņā vai kastītē citam kurjeram, un tad cita kurjera uzlīme iet virsū. Un tad, piemēram, Itella vai Omniva noliktavas darbinieki saņemot šādu pasūtījumu, viņi redz, ka tas ir atvests ar citu kurjeru dienestu, un viņi atver, noskanē, un tad jau paka sāk savu ceļu pie klienta. Jā, Inga, pirms atbildēšu uz jūsu jautājumu, es parādīšu pirmspēdējo slaidu prezentācijā. Ja jums ir jautājumi par kurjeru cross-dockingu, mūsu PMP sistēmā Seller Academy sadaļā pie instrukcijām un piegādēm ir diezgan detalizētas instrukcijas. Mana pārliecība ir, ka tajā tiek atbildēts uz lielāko daļu no jautājumiem, bet tas ir tikai loģiski, protams, ka rodas vēl kaut kādi jautājumi. Bet es mudinu sākt ar to šeit izlasīt rūpīgi. Ja tomēr nav skaidrs, pēc iespējas precīzāk noformulēt jautājumu un uzdodiet PMP sadaļā sazināties ar mums. Jā.
Šis ir tas brīdis, kad droši arī var uzdot jautājumus. Mums Inga ir uzdevusi jautājumu par, vai ir jānorāda preču piegādes termiņš līdz klientam, vai preču piegādes termiņš, līdz kuram pārdevējs piegādā līdz Omnivas pakomātam. Jā, Jevgenija, vai tu vēlies atbildēt? Tā, Jevgenija, tu mani palabosies, gadījumā kļūdos. Tātad kurjeru cross-dockingā mēs norādām termiņu, kurā mēs apņemamies piegādāt preci mūsu loģistikas partneriem Itellai un Omnivai. Vai pareizi? Ir pareizi, jā. No savas puses jums ir jānorāda piegādes laiki līdz kurjeram, līdz Omnivai, jeb Itellai. Ja mēs izmantojam tiešās piegādes, mēs norādām piegādes termiņu tajā brīdī, kad pircējs saņems īsziņu e-pastu par to, ka prece ir pakomātā. Mums ir jānorāda tas brīdis. Tātad mums tiešajās piegādēs ir cits princips, mums ir tieši līdz tam brīdim, kad pircējs saņems preci. Jā, un Edgar, paldies arī par šo te precizējumu, par to. Jā, man arī ir pārdevēji jautājuši, vai, piemēram, sūtot uz Omnivu, ja viņi liek pakomātā vai kaut kādu citu šo te etiķeti. Nē, mēs to pašu no mūsu sistēmas ģenerēto etiķeti, kurjeru cross-dockingā mēs paņemam, noskanējam, liekam pakomātā un Omniva piegādās gala pircējiem. Tā tad ir viena etiķete. Bet ja jūs dodat, piemēram, Venipakam, lai viņi ved jūsu Omnivas pasūtījumus līdz Omnivai, nu gan jau, ka Venipakam kaut kāda etiķete būs vajadzīga, lai viņi zinātu, kur šie te sūtījumi ir jānogādā. Bet ir svarīgi tad, ka jūs uzliekat virsū, lai kad Omniva saņem, lai viņi saprot, ka viņiem tas jāplēš vaļā, ir norāde miks, instrukcijās arī rakstīts, ir piemērs, Omniva atplēsīs, paņems paciņas, ko jūs esat salikuši, noskanēs, sūtīs galvpircējiem. Tā. Droši, ja ir vēl kādi jautājumi, izmantojiet lūdzu šo iespēju, vai nu rakstam, vai runājam, ja, visas iespējas. Ja vairāk nekādi jautājumi nav, tā, tad es laikam teikšu paldies visiem par dalību. Ļoti, ļoti ceram, ka bija kaut kas vērtīgs. Centāmies iedot tiešām tādu ļoti vispārīgu ieskatu, reizē atbildot arī uz konkrētiem jautājumiem, tām neskaidrībām, ko mēs esam redzējuši. Loģistika ir svarīgs aspekts, un nereti tieši pareizās loģistikas izvēle noteiks to, vai jūs marketplace'ā būsiet sekmīgi vai nesekmīgi. Jā. Paldies, Inga, arī jums, vērtīgi, man prieks. Tāpēc vēlam jauku dienu arī jums visiem, un pats galvenais – izturību, spēku gada aktīvākajā laikā tirdzniecībā, kas ir gada nogali. Lai mums visiem panākumiem bagāts gada noslēgums. Paldies jums un uz tikšanos!